Bet ar oficiālo atklāšanu, ballīti un visbeidzot kopēju basketbolu skatīšanos šodien otro sezonu atklājas Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase. Tas 3. un 4. klašu skolēniem paredz sporta stundas katru dienu. Kādi vēl jaunumi būs šogad, stāsta mūsu kolēģis Edgars Barbaks. Sporto visa klase pirmajā sezonā piedalījās 6 klases. Savukārt šogad brīvprātīgi iesaistījušās jau 49 klases, kas nozīmē, ka šajā mācību gadā sporta stundas 5 reizes nedēļā būs jau aptuveni 1200 3. un 4. klašu audzēkņiem visā Latvijā. Spēku un apņēmības pilni ir gan pagājušā gada dalībnieki Rīgas Hanzas vidusskola, gan jaunpienācēji. Daudz bērni tagad ir šeit, kas ir pirmo reizi šajā projektā, un viņi pirmo reizi uzzinās, kas ir Sporto visa klase. Ko jūs ieteiktu viņiem? Kas ir tas, ko jūs gribētu viņiem pateikt? Lai viņi sporto katru dienu, un lai viņi to dara ar prieku, nevis, kad viņi tiešām negrib to darīt, bet lai viņi dara to ar prieku. Aizsakām uz piemēriem. Fiziski ir, protams, rādītāji uzlabojušies, vispārējie rādītāji. Nevis konkrēts sporta veids, basketbols vai volejbols, bet vispārējā fiziskā sagatavotība noteikti ir augstāka. Izaicinājums ir finanses, protams, bet laiks, lai pietiktu laika tam visam pašam skolotājam, jo bērni jau vienmēr ir atvērti. Pēc tam saplānot to visu, lai tas viss izdodās tā pareizi, jo līdz 6. klasē ir ļoti liels posms. Un kas viņu zina, kas kurā brīdī paredzēsies un mainīsies. Nu, centīsimies! Projekta autors, olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers atzīst, ka skolu atsaucība ir liela un šodien izvirzīja ambiciozus nākotnes plānus. Mums būtu jāpaplašina ne tikai dalībnieku skaits, bet arī iesaistīto pašvaldību vai novadu skaits. Es vēlētos redzēt, ka, teiksim, 4. sezonā vai pēc 4. mācību gada šajā projektā piedalītos tikpat pašvaldības un viņa izglītības iestādes, ne obligāti, bet brīvprātīgi, cik ir olimpiskā diena, vairāk kā 75. Latvijas Olimpiskā komiteja sadzirdēta arī valsts augstākajā līmenī. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija uzsākusi darbu pie satura izvērtēšanas sporta stundās, un tās plānos ir arī sporta nodarbību skaita palielināšana. Es ticu un ceru, ka 2 līdz 3 gadu laikā, teiksim, optimistiskā 3 gadu laikā, šis stundu skaits būs 3 sporta stundas obligātajā izglītībā un vismaz 1 stunda pēc stundām skolā. Pēc pagājušā mācību gada veiktās aptaujas vairāk kā 90% projektā Sporto visa klase iesaistīto skolnieku, vecāku un skolotāju vērtēja to pozitīvi. Edgars Barbaks, Raids Valters, LNT. Un par sportu LNT ziņās, protams, tas nav viss. Jānis zina.